Sveiki! Prieks par jūsu klātbūtni Somatikas fórumā sarunās un praksēs. Un apmēram stundiņu izzināsim par vienu no Latvijā sastopamajām somatikas praksēm, šoreiz somatisko jogu. Un arī pieredzēsim uz savas ādas dažas somatiskās prakses, kas izriet tieši no šīs pieejas, ar to domu, lai jūs uzzinātu ne tikai par šo pieeju teorētiski, bet mazliet arī pagaršot to praktiski. Un pirms sākam, pirms mēs zinām, ar ko mēs runāsim, ko mēs te dzirdēsim, pirms tam pievēršam uzmanību, kā jūtam savu tonusa un atslābinājuma proporciju. Kas ir drīzāk tonus vai atslābinājums? Un kurā gradācijā kādā? Kāds ir tāda aktivitātes un miera balanss vai proporcijas, teiksim tā? Kā izjūtam savu prātu? Kā drīzāk pilnu vai kā drīzāk atvērtu? Kā izjūtam laiku, kad drīzāk ir tāda steiga, vai drīzāk ir tā, ka laiks ir daudz, viss ir, kā man bērns ir savā laikā teicis, chill. Un pievēršam uzmanību tam, kā mēs sajūtam savu priekšpusi. Vai iztēlojamies, vai tiešām pakustamies sajūtam, kā mēs pieredzam savu priekšpusi. Kā mēs pieredzam savu mugurpusi. Kā mēs sajūtam savus sānus. Ja nepieciešams, kaut pieskaramies sāniem, lai tiešām sajustu, kur mums viņi ir. Kā pieredzam augšu un leju. Un tādā plašākā ielpā aicināšu sajust, ka mēs izplešamies visās šajās trijās pamatdimensijās - uz abiem sāniem, uz augšu leju, uz priekšu aizmuguri. Nu, tāds status quo ir izdarīts, kur mēs esam, kā mēs jūtamies, uz mazu drusciņu. Un tad šajā sarunā tiekos es, Ines Upe, somatiskā psihoterapeite un somatikas eksperte, ar Madaru Garklāvu, somatikas un dejas improvizācijas pasniedzēju, bet arī ilgadēju jogas pasniedzēju, kas to dara somatiski. Es mazliet pastāstīšu par Madaru un jogu. Viņa pasniedz kopš 2009. gada, kad, atgriežoties no Indijas, saņēma uzaicinājumu dalīties savā pieredzē. Un Madara saka, ka tā ir viena no modalitātēm, ko ikdienā viņa praktizējot jau 18 gadus. Un tā kā pilngadība jau sasniegta. Ja? Un šo gadu laikā iepazinu un integrēju dažādas pieejas, bet tā padziļinātāk Bihāras jogas skolu un Ajengāras skolu. Un pagrieziena punkts sevis pieredzē un tajā, ar ko Madara dalās, esot bijusi vipasanas praktizēšana, vairāk kā 10 dienu kursu izmēģināšana, bet arī būšana Indijā, vipasanas centrā, meditējot, kalpojot un pat satiekot meistaru Goenku. Un tad es mazliet citēšu Madaru, jo paildzinājās laiks, ko pavadu klusumā, jo šķietam vienkāršāk kļuva manas vadītā jogas nodarbības. Tā daudz gadu manā dzīvē riņķoja ap vipasanu, līdz piedzima pirmais bērns. Neraugoties, ka nu jau esmu 4 bērnu māmiņa, vipasana manā kā prakse vēl šobrīd ir ar mani. Un tā arī joga, ar ko dalos, lai kur arī dzīvotu. Sveika, Madara! Labvakar, Ines! Paldies, ka vari būt te un dalīties. Jau atkal. Pastāst, Madara, kā tu nonāci līdz jogai vispār? Un kā tieši līdz tai savējai pieejai? Mēs tā uzreiz pie ragiem. Jā. 90. gadu beigas. Reti kurš praktizē jogu. Bet mana atvērtā māmiņa izdomā, ka viņai ar savu 12-gadīgo meitu ir jāaiziet.
Un mēs sākām apmeklēt Ārņa Siliņa jogas nodarbības. Un tā bija pieredze, kas jau kā bērnam ļoti saistīja, un tā kļuva par regulāru nodarbi. Kādu brīdi kopā ar mammu, un pēc tam bez viņas. Un tā es nokļuvu caur māmiņas aicinājumu, un tā sevis apjausma, ko es piedzīvoju, bija gana stipra, lai es kā pusaudzis caur citām visādām interesēm un aktualitātēm turpinātu sevi pētīt caur jogu. Gadu laikā, protams, ienāca un aizgāja vēl citi pētīšanas veidi, bet joga ir saglabājusies un tieši nu pat arī pabeidz vadīt nodarbību. Limbažot. Un tā sakarā Jā. varbūt mēs varam mazliet pajogot. Jā, lūdzu. Un kas ir brīnišķīgi, tas ir šis mūsu dizains kā cilvēkam. Un mēs varbūt bieži vien viņu nenovērtējam, bet tas ir kaut kas fantastisks, jo mums vienmēr kaut kas balsta. Gribot, negribot, zeme ir ar mums. Un gribot, negribot, kurā pozā mēs esam, kaut vai lidmašīnā, tik un tā ir tie zemes elementi caur lidmašīnas interjeru, kas mūs balsta. Un tagad, neraugoties, kādā pozā esam, vai stāvus kā Inese, vai sēdus kā es, vai varbūt kāds mūs tikai klausās guļus. Vēršam uzmanību pie tā, kas mūs balsta. Vai caur pēdām, vai caur mūsu sēžu un sēžu kauliem, vai varbūt caur visu mūsu muguras plakni, varbūt vēdera, varbūt sānu. Apjaušam, cik liela sevis daļa ir kontaktā ar zemi, un caur to notiek mūsu svara virzība lejup. Un neraugoties uz to, ka vienmēr ir zeme, kas dod balstu un caur ko mēs varam atdot lieko, mums ir arī fantastiskā kaulu struktūra, īstenībā, kas mums vēl atvieglo būšanu kā cilvēkiem. Es tik bieži par to fascinējos, ka var vienkārši atpūsties savos kaulos. Kā mēs kaut kad smējāmies, ka ja mums nebūtu kaula, mēs būtu staigājoši speļķis. Ja? Jā, atpūsties savos kaulos. Un, lai tas būtu iespējams, mēs cik vien varam šajā brīdī noņemam lieko. Varbūt tas ir kaut kas kakla muskuļos, kas ļoti centīgi cenšas noturēt galvu, bet varbūt mazliet pietuvinot zodu vai viegli pakustinot galvu. Mēs varam sajust to kaulu struktūru, uz ko mums turās galva, galvas kauls. Tāpat arī pleci, varbūt plecu muskuļi kaut kā cenšas, nevietā pat labi cenšas noturēt mums kaut kādā formā, un arī tur mums ir kaulainā struktūra, kas vienkārši tur plecus, tur rokas, un mēs varam būt un elpot un runāt tālāk. Lai, man te ir pilnīgi liekas muļķīgs tas nākamais jautājums, bet tomēr mums vajag par to parunāt. Ja? Kad joga ir un kad īsti nav, kad īsti nav somatiski vadīts process, un kad ir? Kā tev? Kas ir tas tavs kritērijs? Domā, kā pašvadīts vai kā vadīts? Vadīts, es domāju, vairāk.
Lai gan arī Mhm. pašvadīts. Mēs jau varam, labi, es savas domas maliņā lieku. Nu, pēc tam paņemsim viņus atpakaļ. Bet, Varbūt, jā. um, pasniedzot jogu, vai es to redzu kā uh, dalīšanās ar citiem savā pieredzē, tad tas paredz būšanu kontaktā ar manu augumu, kad es runājot un vadot, nesot ar citiem, pati esmu šajā vienotības stāvoklī. Mm. Un tas, kā jaunā paudze saka, nu, vibe curator, vai Mm. nu tas, tas noskaņas radītājs un pastiprinātājs. Un tieši tad, ja vadītājs ir šajā vienotības pieredzē, savā augumā vai sazemētībā, un no turienes runā, jūt un aicina citus pieredzēt, tad tas ir somatiski vadīts process. Bet, kad nav, ja tā ir atreferēta gudrība no grāmatām, kas ir kā iekalts teksts vai āsanu pozu secība, uz kura aicina ieņemt un izpildīt, ja tas ir ārējas formas gūšana, tad tur iztrūkst gan šī somatiskā, gan būtībā arī pati jogas daļa. Bet tā kā mūsdienās par jogas pasniedzēju var kļūt, izejot tik un tik stundu kursus, vai nu jau pat mākslīgais intelekts ģenerē nodarbības. Visā savā Tad, holistiskumā. jā, tad var pieredzēt arī jogu, kur tās vadītājs nevada Tāda treniņa. somatiski. Jā. Mm. Un kā tava, kā dzīva cilvēka, Madaras darba maģija notiek? Kā tu pieredzi, kas mainās cilvēkā, kad cilvēks atgūst to savu to kontaktu starp prātu un ķermeni, jeb atsāk just sevi augumā vai sāk just savu ķermeni? Nu, dažādi varianti, kā mēs to sakam. Ko tu esi pieredzējis, kas mainās cilvēkā tajā brīdī, kad ir tas vienots veselums? Tā skaistā klātbūtnes sajūta, nu īstenībā telpa jau ļoti mainās. Ja tajā ir vairāki cilvēki, kas iet šajā uzmanības ceļojumā, smalkajā, tad jā, tas cilvēki kļūst pieņemošāki, saudzīgāki pret sevi. Viņi nav kā āvas zaldātiņi, kas notur pozu vai notur kādu ķermeņa izkārtojumu, bet arī jūtas brīvi, tiešām iziet vai nebūt tajā ārēji pareizajā. Mm. Nu, pat, protams, tādas nianses kā padziļināta elpa, atslābinātība, augumā, mm, spēja ilgstošāk un ilgstošāk noturēt uzmanību pie vērojuma, pie tā, kas ir pat labam pieredzams. Jā, tāda bez maģijas, tāda skaista īstenība. Vai ne? Un vai tu esi, es pieļauju, ka par šiem gadiem tu esi kaut kā tādu šķautni ieraudzījis, kādi cilvēki lielākoties nāk uz tām nodarbībām? Nu, te es varbūt būs priekšatbilde par to, cik vienkāršas un tajā pašā laikā arī varbūt sarežģītas ir šīs
manis piedāvātās nodarbības. Mm, Visbiežāk nav mūzikas, Mhm. nevirmo gaisā nekāda smarža. Ir pieklusināta gaisma. Mm, Un ir tāds tīrs darbs ar uzmanību, kas daudziem ir izaicinošs. Tā kā cilvēki, kuri grib izklaidēties vai aizpeldēt kaut kādās vienkārši viņpus ekstātiskās sajūtās, stāvokļos, tie pie manis varbūt atnāk vienu reizi, varbūt tiešām, lai pārliecinātos divas, bet tad viņi iet citu ceļu. Mhm. Arī tie, kuri grib vingrot Mhm. un 3 nodarbību laikā stāvēt uz galvas, arī tie pazūd. Bet tas sociālais profils vai profesionālais cilvēkiem ir ļoti dažāds. Tie var būt kā veikala pārdevēji, tā arī augsti ierēdņi vai pat biznesmeņi, kas ņem privātās nodarbības. Bet tas vienojošais ir laikam, ka cilvēki ir sajutuši, kā viņu piepūle uz paklājiņa kādu labumu nes ikdienā. Mhm. Ka tā ir īstenībā ļoti pielietojama prakse labākai dzīves kvalitātei. Un Tas tie nav ir vienkārši to tādi vienu stundiņu cilvēki, kuri ir pavingrošana. gatavi. Jā, 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 jā. jā, ka tas nav tas vienu stundiņu pavingrošu un praksī beigusies, tad es dzīvoju parasto dzīvi, ierasto, bet kad es to praksi varu paņemt līdzi, ikdienā ieviest, ieintegrēt un Jā, jā, dzīvot labbūtībā lielākā. Mhm. jā. Tas arī bija tas, ko es gribēju teikt, ka tie ir tie cilvēki, kuri zina, ka viņi var dzīvot vēl labāk, ar vēl labāku sajūtu, brīvāku, līdzsvarotāk, ka viņus tā neizsvārsta kādi ikdienas notikumi, vai ka viņi māca, ka viņi grib zināt, ko darīt stresa apstākļos. Un tas, ko tu minēji pirms minūtes apmēram par to, kas ir un kas nav tavās nodarbībās, un pilnīgi tāda vipasanas sveiciens uzreiz nāca, kas es zinu, ka tas ir, mēs arī tagad zinām, es taču nolasīju gal galā, ka vipasana ir liela būtiska daļa bijusi tam, kas ir ietekmējis to, kā tu pasniedz jogu. Vai tu vari mazliet pastāstīt, kas ir vipasana? Ja nu šeit ir kāds cilvēks, kas nezina par to neko. Vipasana, mēs lūkojamies Budas virzienā, bet tā nav Budas mācība. Tā ir tā, kas viņam atvērās, bet tā ir senpasaulīga vai universāla pieeja par to, kā redzēt lietas, kādas tās ir. Kā nonākt tādā prāta stāvoklī, esot ar esamību tās tūplānā. Un es ar to saskāros caur Goenkas pieeju, ko viņš kā Birmā dzimis indietis pēc tam aiznesa uz Indiju, un no Indijas tā izplatījās strauji, plašumos. To var apgūt 10 dienu kursos, kur sākumā tiek vērota elpa, dabīga elpas plūsma, un pēc tam tā uzasinātā uzmanība tiek virzīta cauri ķermenim atlikušās dienas. Un ir tāda ekskluzīva pieredze mūsdienu cilvēkam,
pabūt ar sevi bez, mm, bez garšīga ēdieniņa, Nē, bez ēdiens bija ļoti telefona garšīgs. paskrolēšanas. Nu, um, jā, tas jauki. Protams, ka tie, kuri atbalsta meditējošos, cenšas, lai viņiem ir pilnvērtīgs ēdiens, kaut arī 2 reizes dienā. Bet jā, tā tad nav tas, kur var ātri novērsties no Mm. sevis, no kādas pieredzes, bet iemācīties ar to būt un būt līdzsvaroti. Mm. Un es studējot, pabeidzot filozofijas bakalaurus, kur arī, starp citu, diplomu darbs bija par viduslaiku mistiķi meistaru Ekhartu un par tā atraisītības jēdzienu. Tātad šī te iztukšošanās vai atbrīvošanās, kā tāds patiesas esamības stāvoklis, biju to tvērusi arī intelektuāli, ne tikai jau kā bērns jogojot un vēl pamēģinot citas prakses, bet tad man ieteica pabūt 10 dienas klusumā. Mhm. Un es nedēļu pēc bakalaura iegūšanas sēdēju Lietuvā kursu, un viss pēc tam mainījās. Jau pēc pusgada biju Indijā un sāku savu regulāro praksi daudzu gadu garumā un varēju pieredzēt to, to skaisto dzīvi, kāda ir iespējama esot cilvēkam, bet ar sevi attiecīgi strādājot. Mm. Esot arvien vairāk un vairāk apzinātībā. Tā kā, Jā. mm. Ja Un, ļoti, protams, šī ja, te vipasanas, mums kas tas bija ļoti, konteksts. Nē, nē, stāst, stāst. un, jā, tad arī šī te vipasanas pieredze izravēja to, kā es pasniedzu jogu un joga kā no Indijas nākusi prakse vai kā ar dažādiem skaņu vai simbolisma elementiem izzuda un palika tikai tas, ko pieredz jebkurš cilvēks, kam ir uzmanība un augums, tā materiālā daļa. Mm. Un tā tik un tā ir joga, jo mēs izmantojam āsanas, darbu ar elpu, bet kaut kāda reliģiskā pārliecība vai fiziskā varēšana vai kāda cita ideoloģija nav šķērslis, lai pieredzētu sevi jogā un jā, lai vairotu to labbūtību. Kā būtu pavairot to labbūtību ar vēl kādu maziņu, maziņu praksīti? Nu, labi. Mm. Un maziņa, maziņa, bet visur esoša. Mm. Un tā ir par gaisu. Ja pirmā praksīte bija par attiecībām ar zemi, tad vēl ir kaut kas mūs brīnišķīgi atbalsta, kā iekšā, tā ārā, un tas ir gaiss, Mm. kas ik mirkli mūs piepilda un iztukšo, atbrīvojot no tā, kas vairs nav vajadzīgs. Un tad mēs varam brīdi pabūt ar to, kā, kā apkārtējais kļūst par iekšējo,
un kā it kā iekšējais, it kā mūsējais kļūst par apkārtējo. Brīdī esam ar savu elpu. Pasakojot, cik brīvi tā ieplūst, kā tā mūs iepleš, un atkal kā tā mūs atstāja. Un kā vēršot uzmanību pie gaisa piepildījuma, kā šis vērojums iespējams pamaina mūsu elpas plūsmu, vai arī nē. Jā, Paldies! Mēs varam turpināt šo visas sarunas gaitā un tālāk visas dzīves gaitā. jā. Esot, kamēr vien mēs esam šajā gaisa telpā, tad gūstam no tā piepildījumu. Mm. No tā vienkārši, ka mēs varam elpot. Jā, tā smalkā vienkāršība, vai ne? Es pieļauju, domu, ka elpa arī ir viena no pamatiem, bet varbūt, ka tev ir vēl kaut kādas, tas var saukt par praksītēm vai var citādāk saukt, kas tev palīdz atgriezties sevī sazemējumā, kad dzīve kļūst saspringta. Kas ir tavi knifi? Nu, tie vipasanas gadi un pavadītais laiks ne tikai 10 dienu kursos, bet arī garākos ir darījis savu, ka tas pieredums būt ar elpu dažādos pat izaicinošos dzīves brīžos, kā tas ir tas ankurs, Mm. kas palīdz atgriezties, apjaust, kas ir tas, kas tiešām notiek, kas ir varbūt tā reakcija vai tā piereduma kurbulējums, Mm. kas ir tas, kas tiešām ir un ko es varu darīt. Jā, elpa un būšana ar sajūtām, tas, kas ir arī tas vipasanas pamatiņš. Un, lai cik arī interesanti nebūtu, gandrīz visu arī somatikas prakšu pamats. Jā. Es tieši arī tā domāju, paralēli. Bet Grimberga metodē ir tas pats. Nu, tā kā palikt kontaktā ar elpu un palikt kontaktā ar savu sajūtām. Lai Mm. kas prātā, lai kas jūtās notiktos, palikt sazemējumā. Un elpa un sajūtas ir primārais, kas vienkārši palīdz mūsu uzmanībai palikt šeit mājās, kur ir pietiekami mierīgi, kur ķermenis zina, kā balansēt un atgūt mieru. Un tad, kad tas miers ir atgūts, tad mēs varam arī tā paskatīties uz situāciju un saprast, bieži vien saprast, ka nav tik traki. Un man ir skaidrs risinājums. Vai arī mazāk Un, skaidrs. Bet viņš ir. Jā. Un? jā, un tas arī bija man tāds pārsteigums, ka vadu jogu, un tad es aizēju pie tevis uz somatisko nodarbību, Pirms un es 11 gadiem. dzirdu sevi, es dzirdu sevi. Tā, jā, esam satikušās, vai tās pasaules ir sakristojušās. Mm. Un es arī tā Jā, kā ap šo mirkli parasti intervijās, ap šo jautājumu arī es klausos katru, ar ko es esmu runājis par dažādām somatikas praksēm. Nu, ir tas viens skelets, nu tas, kurš ir nemainīgais, un tad viņam ir visādi zari uz visām pusēm. Kas vēl varētu būt, bet skelets ir absolūti nemainīgs.
nemainīgs, jā. Es domāju, tas ir saistīts arī ar manis mazliet jau pieminēto tos dizainisko elementu, nu, ka mēs esam uzbūvēti vai mēs esam noteiktā veidā, būtnes, kas Radīti. ir noteiktā veidā. Jā, Mm. un tad vai dažu tūkstošu senu prakses vai 20. gadsimtā arī iedvesmojoties no austrumiem, Jā, no jā. tāliem Dienvidamerikas vai visu kaut ko sintezējot, bet nonāk atkal pie tā paša un Ir tā paša. paša augumņa. Mm. Zinot tevi, nu, tā pazīstot tevi, teiksim, pēdējos 11 gadus, zinot, ka tev ir, tu esi mamma 4 bērniem, un jautājums ir, vai un kā ir šī te bērnu pieredze var būt ietekmējusi arī to, kā tu vadīji jogu? Smieklīgi, ja? Žēl, ka mēs nedzirdam tavus skaļos smieklus, Madara. Kā jūs nedzirdat? Jā, es nedzirdu, kaut ko Zums ir izdarījis tādu. Ah. Tev šķiet, galīgi izsita, bet es esmu kontaktā ar elpu. Tas mega jautrs jautājums. Labi, es klusēju. Um, ne, to droši vien var pagriezt savādāk, kā tas, ka es esmu vadījusi tik daudz gadus vai praktizējusi tik daudz gadus, un īstenībā tie ir 28, nevis 18, bet es tev negribēju pārtraukt tajā brīdī. Es zinu, es neizskatos tik veca, bet Nu, neizskaties gan, ja? jā, un tad drīzāk kā tas tik fantastiski atbalstīja, kā 8 gados varēja sarasties tie visi 4 cilvēki tik viegli, tik skaisti, tik pilnā pateicībā un veselībā un veselumā. Un tas ir tas, kur šie kādi ar jogu un, protams, dziļā vipsanas pieredze un somatikas prakses, tās pamainīja to, kāda ir iespējama mana tā māte būšana vai arī radīšana. Jā, otrādā gan es neredzu, ka Nē, nu, piemēram, tas, ka tu varbūt mazāk esi ar kaut kādām pauzēm esi vadījusi, un tad, tā kā, nu, nezinu, kāda gada varbūt pauze ir notikusi, un tad pēc tās pauzes, vismaz man tā ir, kad ir kaut kāda, nezinu, vasaras pauze notikusi, un tas ir bišķiņš salīdzinoši, un tad ir sajūta, ka, es mazliet citādāk šoreiz vadu šajā sezonā. mm, kas ir bijis skaisti, ka es esmu vadījusi jebkurā formā. Aha. Nu, arī gaidībās es turpināju vadīt. Nu, labi, varbūt pēdējās 3 nedēļas tā mazāk. Mhm. Bet, kā ar kuru bērnu, cik ātri es atsāku, cik mēs varējām veltīt citiem laiku Mhm. ārpus mūsu ģimenes. Bet, ja tu jautā, vai tā katra ieiešana, mm, vai tā būšana pēc bērniņiem mainījusi to vietu, no kuras es pasniedzu, nē, es neko nedzirdu. Nē, Nav izmaiņu. liekas, ka nē. Mhm. Nav. Nē. Izmaiņas jau vienmēr ir, Mhm. bet tāda tieši, ne, baigi garlaicīgi nav. Nekas nerezonē.
Mm, ja par tādu nākotni padomā, tie paši mūsu bērni un nākamā paudze, jaunākā paudze, kā tu redzi auguma apzināšanos, šo te iemiesošanos, ieķermeņiskošanos nozīmi tuvākā, tālākā nākotnē? Nu, ja tas ir tieši saistībā ar jauno paudzi, kas ir, tad viņiem lielai daļai jau viņi sevi skata kā saugušus ar šīm ierīcēm, un ierīces ir kā viņu paplašinājums. Bet kas pagaidām nes tādus neveselīguma rādītājus, daudz, kā uzmanību notur, kādas ir spējas apmierināt savas vajadzības, sajust savas vajadzības. Līdz ar to šī nepieciešamība pēc somatiskajām praksēm jaunajiem cilvēkiem pieaug vēl vairāk nekā mūsu paudzei. Mm. Un, jā, vai tas nonāks pie viņiem caur ierīcēm, vai izglītības sistēma paspēs to integrēt. Skatīsimies. Kādi ir tavi jaunākie dalībnieki bijuši jogā? Nu, bērniem patīk uzlikt virsū, ja es mājās cenšos. Tā es tūlīt padomāšu. Laikam 6 gadi vai Mm. 7. Nu, laikam 1. klase, jā. Jā. Un ir pārsvarā šie bērni atnāk vienu reizi līdzi ar vecākiem, bet ir bijusi arī, kad turpinās, kad bērnam ir šī atskārsme. Un tas ir viņa, no kā viņš gūst smeļas, un ir ilgstoša pieredze. Nu jau šie bērni ir arī daži, kurus esmu atbalstījusi, jau ir mammas. Mm. Ir skaisti to redzēt. Vai ne? Mm. Es tā domāju, ko lai tu tādu labu uzjautā vēl. Lai nebūtu tādi praktiskie jautājumi tikai. Bet varbūt, ka tev ir kaut kas, ko mēs neesam vēl skārušas, kaut ko būtisku, ko tu gribētu padalīties par somatisko jogu. Vai par pašu jogu, vai par to, kā tu viņu vadi, vai par to, uz ko gatavoties cilvēkiem, ja viņi grib pamēģināt pie tevis atnākt uz jogu. Kā var manīt, šī bija daļa no manas atbildes, lai Mm. ir gatavi klusumam, iespējams īslaicīgiem, jo būs jāsadzird sevi. Varbūt tas, kam ikdienā neatliek laika, kaut kādi savi pieredumi, kā attiecās pret grūtībām, kaut kāda iekšējā runa, kas tiek sadzirdēta uz paklājiņa, bet īsnībā ir dziļi vadoša ikdienā, sadzīvē. Tātad manā nodarbībā ir daudz laika un klusuma, lai būtu ar sevi, ar tiem saviem dziļajiem ieradumiem, un lai tos pamanītu. Un pamanot, audzētu to vērojuma telpu, kurā vairs nenotiek identificēšanās ar šo te iekšējo runātāju. Un ka caur pamanīšanu un vērotāju stiprināšanu tiek sniegt iespēja arī mainīt šos dziļos pieredumus un līdz ar to ļaut notikt dziļām transformācijām ikdienā. Un tas notiek caur būšanu pozās,
kas no jogas ir kā āsanas, kas ir tā stabila un ērta poza. Un tad arī caur šo būšanu dažādās pozās mēs ne tikai uztrenējam uzmanību, pamanīt, vai tad mēs pie rakstām galda esam tajā ērtajā un stabilajā pozā, vai mēs stāvot veikalā, esam ērti satvēruši tos pārtikas ratiņus vai groziņu, bet arī tādā izvēļu ziņā, vai tās izvēles, ko mēs veicam, vai tās nodrošina mums šo ērto un stabilo būšanu. Mm. Um, tā, tad par to pieredumu maiņu, tas ir tas, kas ir tāds zīmīgs. Mm. Un ar ieradumiem, principā, lai viņus mainītu, mēs no sākuma tos spējam atpazīt, vispār atpazīt, ka tas ir kaut kas, ko es varu izvēlēties, vai nu to darīt vai nedarīt. Nevis, ka es vienkārši tāda esmu. Un tā Mm. šķetināšana arī es pieļauju domu, ka notiek tavās nodarbībās. Nevis tāda prāta Jā, šķetināšana, bet tāda, šis ar mani notiek, un šo es varu paņemt kā, jā, tāda esmu es, un es vienkārši tā daru, un es varu arī izcelt viņu ārā un pateikt, šo es varu darīt un nedarīt, vai izvēlēties būt tajā vai nebūt. un, protams, tas ir somatisks process, un katram tas notiek tad, kad tas var notikt, un Mm. kādam tas var nenotikt gadu, jo vienkārši tā identificēšanās ar to runājošo galvu, tie, tie ceļi, pa kādiem ir brists, ir tik dziļi un Mm. plati, ka tos nav tik viegli virs tiem pacelties un tos ieraudzīt. Bet, jā, kādam ātrāk, kādam tas prasa laiku, bet, Mm. jā, caur maniem aicinājumiem tam tiek vērsta uzmanība uz šo te atpazīšanu, šo pieredumu paternu atpazīšanu un uz telpas došanu, ka tie neesam mēs, ja tie mums ir atbalstoši, un mēs ikdiena no tā kļūst harmoniskāka, piepildītāka, attiecības ar citiem siltākas. Jā, mēs to ņemam, mēs to spodrinām, bet ja nē, tad mums ir iespēja arī veidot citas attiecības ar sevi un caur sevi ar citiem. Mm. Nu, tādos lielos vārdos tas izklausās tāda sava likteņa maiņa, Jā, kāpēc nē? Varam izmantot lielus vārdus. vai ne? Protams, man ir sajūta, ka es daru kaut ko ļoti, ļoti vērtīgu. Es kaut kā tā Um, piekrītu, ka tā varētu būt. Um, es nezinu, vai tieši saistībā ar to, ko mēs tikko runājām, bet vai tu vari padalīties ar vēl kādu praksi, kas tev ir izrietējis tieši no šīs somatiskās jogas skata punkta? Domā, mazo praksīti te? Ja? Jep. Mm. Labi. Um, mm. Runājām par tiem pieredumiem, un tagad palūkosim, kā tie var izpausties kustībā. Ceru, ka ierīce ir pietiekami tālu, ka mēs varam pacelt rokas sev virs galvas, bet ja ierīce buksējas, tad varam caur sānu celt. Paceļam roku un rokas. Un kādu brīdi pamanām to, ko varam pamanīt. Kā ir būt ar šādu paceltām rokām? Kas tā ir pa piepūli, kurā vietā?
kā plūst elpa. Un tad palūkojam, vai kaut kas atsaucās aicinājumam. Varbūt pacelt rokas nenozīmē pacelt plecus. Kā ir, ja pleci ir atslābināti un drīzāk lejupvērsti, kā arī lāpstiņas var virzīties lejup, vai arī nē. Tie ir jautājumi, kurus mēs saklausām, kas mums tagad ir iespējams. Un arī cik liela tonus jābūt pašās rokās, lai tās noturētu augšup. Un gal galā vai pat labam man ir piemēroti tirēt tik ilgi rokas augšup. Varbūt jau vajadzēja nolaist leju pirms 15 sekundēm, jo sākušās kaut kādas trīsas, tirpoņas vai vēl kaut kāda auguma gudrība komunicēt caur sajūtām, kuras ignorēju. Varam nolaist rokas, pabūt ar to izskaņu, ar tām straujākajām izmaiņām, kādas ir pēc roku nolaišanas. Un kamēr šī pieredze vēl mums ir pieejama, un zinot, ka daudz ko var nepiepūlēt, lai paceltu rokas, pacelsim tās vēlreiz. Bet jau ņemot vērā to iepriekšējo pieredzi, tad ceļam rokas augšu, lūkojam, kā tas notiek pat labam, kur gribas vērst uzmanību tagad, kā tas ir šobrīd, ar kādu piepūli mēs to darām, kur mēs varam rast lieku sasprindzinājumu, varbūt kā aizmugurē, varbūt mēles saknē. Un tad, negaidot manu aicinājumu, laižam rokas lejā. Negaidām. Negaidam. Laižam rokas lejā. Paldies. Vēl pabūsim bišķiņ pēcgaršā. Kādas ir sajūtas rokās, kādas ir sajūtas kaustā, tas, kur es jūtu vietiņas. Kā elpa mainījās, kad mēs pacēlām rokas, kā viņa mainās, tad, kad mēs nolaidām rokas. Joga kā pilnīgi somatiska prakse. Un kas ir vēl par somatisko jogu? Ja mūsdienu cilvēks praktizē jogu un, protams, tver jogu kā daudz ko vairāk nekā praksi uz paklāja, tādu kā dzīves mākslu kopumā, tad tradicionālās jogas skolas piedāvā gan tekstus, gan morāles rāmjus, gan priekšstatījumus par to, kāda ir tā cilvēku uzbūve un kāda ir tā dzīve un gal galā kāda, uz kurien tas viss ved, uz mokšu, uz atbrīvošanos. Tad somatiskā joga, tur uzmanības gaismā ir cilvēka pašpieredze, cilvēka nonākšana kontaktā ar sevi, jā, caur pozām, jā, caur elpas apzināšanos, bet tad no šīs pieredzes lauka, tad notiek arī viss pārējais, uzlabojas cilvēka labvēlība un kontakts ar sevi. Labestība virmo ārā un uzlabojas konteksts. Tas notiek tā organiskā joga un tā, protams, ka tā pieredzes paklājiņa, viņa plešas plašumā ne tikai attiecībās ar līdzcilvēkiem, ne tikai tajā kvalitātē, kā ir uzlabojies fokus darbā, bet arī
ir uzlabojusies jūtība un cilvēks nevis paņem ajurvēdas priekšrakstus par to, kas manai konstitūcijai tagad ir jāēd, bet sajūtot sevi un izmaiņas no viena vai cita produkta vienā vai citā gada laikā, vienā vai citā pasaules vietā, ir tā pašviedums vairojās. Un, jā, tas ir tas laikmetīgā ceļš, kā kļūst par laikmetīgo jogu, jeb par šo cilvēku ceļā uz pašrealizāciju. Jā, pašviedums, ieklausīšanās šeit, kur ir tās zināšanas, ko man vajag un kā man vajag. Mm. Kur tevis vadītās nodarbības var satikt? Hmm. Ar jogu dalos tur, kur esmu. Un pēdējos gadus pārstrā esmu ap limbažiem. Tā kā fiziskās jogas nodarbības līdz šim ir bijušas vairāk Limbažu pusē, bet no 15. novembra laipni lūgtum atkal Rīgā. Pēc nezinu, cik gada pārtraukuma atkal joga Rīgā, un esmu priecīgi, jo man jau ir pieteikušies kādi no senajiem līdzgaitniekiem, tā kā būs skaista atkal satikšanās un tāds stiprinājums pieredzē. Jā, jogā dzirnu telpās sestdienās 10. Un paldies, Ines, tev par aicinājumu arī 8. somatikas fórumā, kas ir 30. novembrī. Arī tur man ir tā iespēja dalīties ar jogu kā somatisku praksi. Tad laipni lūgtum pievienoties fórumā un pieredzēt vēl 2 citas somatikas prakses. Tāda vesela diena kvalitatīvam laikam ar sevi. Vēl es pasniedzu somatisko deju pēdējā laikā atvērtā avota formu metodē, kas ir daudz savādāk. Ar mūziku, ar poētiku, ar zīmēšanu, rakstīšanu, dažādu veidu izpausmēm. Un to arī var pieredzēt kopā ar mani Rīgā, Teju skolas dzirnu telpās sestdienās, sākot no 15. novembra. Principā ik sestdienu Rīgā dzirnu telpās 10. ir joga ar Madaru un 11. ar minūtiņām 30. Jā, 30 ir, 11. ir radi atvērtā avotu formas kopā ar Madaras vadībā. Un šo ir iespējams pieredzēt katru sestdienu. Un sanāk, ka vienu nedēļas nogali ir iespēja pieredzēt jogu gan sestdienas rītā, gan svētdienas rītā. Un tas ir 29. novembris un 30. novembris. 29. ir sestdiena, pilsētas retrītu diena, un 30. novembris ir svētdiena, kas ir Somatikas fóruma diena, kur ir šīs 3 prakses, kurās iekļaujās somatiskā joga. Šis viss ir par 2025. gadu, ja? Ja nu kāds skatās pasenu ierakstu. Mm. Jā, es aicināšu atkal pievērst uzmanību kaut kam, ko mēs pirms gan arī stundas darījām. Uzmanību, kā mēs šobrīd jūtam sava tonusa un atslābinājuma proporcijas. Kur mēs drīzāk esam šajā līknē? Vienā vai otrā pusē, un kur pa vidu? Cerams, pa vidu. Šīs aktivitātes un miera attiecības, kā viņas mums dzīvojās šajā brīdī, mūsu sarunas noslēgumā. Vai varbūt kaut kas ir mainījies šīs sarunas laikā, šīs nepilnās stundas laikā?
un vēršam uzmanību, kā mēs pieredzam savu prātu, kā drīzāk pilnu vai drīzāk atvērtu, kā mēs izjūtam laiku, drīzāk steidzīgi, vai ka laiks ir pietiekami. Un atkal aicināšu savu uzmanību vērst uz mugurpusi. Ja vajag, mēs varam arī pieskarties tur, tā sajust fiziski vēl pavisam. Ja pietiek, mēs varam arī tikai iztēloties, tur mums ir mugurpuse. Kā mēs viņu pieredzam? Kā mēs pieredzam savu priekšpusi? Kā mēs sajūtam savus sānus? Un arī, ja vajag, kaut pieskaramies. Kā mums, kur mums tie sāni, kā mēs viņus sajūtam? Kā mēs pieredzam augšu, kā mēs pieredzam leju, kā mēs pieredzam sevi šajās trīs pamatdimensijās. Ielpojam šajās trīs pamatdimensijās, sajūtam, kā mēs izplošamies uz augšu, leju kaut kur, uz sāniem, uz priekšu, aizmuguri. Un pievēršam uzmanību arī atslābumam, kas nāk izelpā pēc tam, kā mēs to pieredzam. Un es teikšu mīļi paldies Madarai par šo sarunu. Paldies, Ines. Un aicinu tiekamies savā veselumā. Tā.